Un tad par situāciju, kāda ir valstī, ja, un šo te visu momentu, ko mēs saucam par kariņu, ja, visādām lietiņām šmariņš, nekustinam šo te svārtu, kas ir egregors, kāpēc mums ir jāpiedalās tajā, kas nav mūsu šajā te ziepju operā. Varbūt vajag sakārtot savu valsti un tad līst pie kaimiņiem palīdzēt tos. Nu, kā mēs simboliski zinām, tad sportā var izteikt visas strīdas arī, ja. Usiks to ļoti labi parādīja. Jau Muhamed Ali trofejas kausā, ja, kad viņš Gasievu, Krieviju, viņš tātad pieveica, uz redzēšanos mums nav ko dalīt. Usiks aizgāja līdz pašai Eiropai, sakāva visu Angliju, ja, abus divus, gan Fury, gan Joshua, viņš nolika pie vietas abus divas reizes. Tā kā viņš pateica ar to simboliski, tas ir tā, kad Ukraina uzveica faktiski ne jau Krievija, bet Lielbritānija, kas ir visu, es domāju, karu startēs. Bet tas un tā, tas lai paliek, tās ir tikai manas domas un fantāzija. Tā kā es jums pastāstu vienkārši, kā šobrīd var risināt lietas boksiņā, aiziet, divi prezidenti boksiņu uztais un viss risināts. Nevajag mums, lai mirst cilvēki par miljoniem un tā tālāk. Un par ko mēs karojam? Pseido kari par pseido resursiem. Ļoti laba tēmiņa, ja? Par ko mēs karojam? Kādi resursi? Kam? Kādam gribās vairāk? Beigsim šito, beidzam šito lūdzu. Tēma aiztaisīta nahu!